Afganistānā dzimušais, bet Latvijā jau kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem dzīvojošais un Latvijas pilsonību ieguvušais uzņēmējs Gulams Mohammads Gulami plašāku atpazīstamību ieguva pagājušajā desmitgadē. Skaļākais ar viņu saistītais skandāls ir korupcijas lieta, kuras rezultātā amatu zaudēja Rīgas apgabaltiesas tiesnese Iveta Bērziņa. Ilgus gadus Gulami sēdēja uz apsūdzēto soli divos citos krimināla procesos. Viena ir tā dēvētā Taģikistānas kokvilnas kravas lieta, kur apsūdzēta tika arī viņa sieva Valentīna Gulami. Otrs ir krimināla process, kura vidū ir strīds ap Pecerīgā Kaļķu ielā esošo viesnīcu Royal Square Hotel. Pirms 10 gadiem nododot lietu prokuratūrai, policijas versija bija, ka uzņēmējs ar viltotu dokumentu palīdzību esot izkrāpis nekustamo īpašumu aptuveni 7 miljonu eiro vērtībā. Galīgais spriedums lietā par kokvilnas kravas piesavināšanos stājās spēkā 23. gada sākumā, taču Gulami piespriesto vairāk nekā 6 gadus ilgo cietumsodu izciest nemaz neuzsāka. Gulami un arī viņa sieva, kurai bija piespriesti 5 gadi cietumā, nebija atrodami. Tā gada martā Gulami tika izsludināts meklēšanā. Gulami beiguļošana gan netraucēja viņam attālināti pieslēgties viesnīcas Royal Square lietas tiesas sēdē. Tiesnese Agita Dmitrēnoka arī neuzskatīja, ka viņa skatāmajā lietā Gulami kā drošības līdzeklis būtu jāpiemēro apcietinājums, jo viņš no tiesas neesot izvairījies. Paradoxāli, bet problēmas skatīt viesnīcas lietu sākšās pēc tam, kad Gulami pagājušā gada augustā aizturēja Dānijā un šogad pavasarī nogādāja Latvijā sodu izciešanai kokvilnas lietā. Šogad notikušas divas tiesas sēdes, kurās Gulami piedalās no Rīgas centrāla cietuma. Viena aprīlī, bet otra nu pat decembra sākumā. Šo sēdi apmeklēja arī de facto, un tas vēl pirms sēdes sākuma izraisīja Gulami dusmu izvirdumu. Tas atkal ir spiediena izdarīšanas instruments. Nekādas televīzijas, tas ir spiediens. Kas tā par visapļautību? Nedrīkst nekādas TV. Nekavējoties ejiet prom, citādi advokāts sūdzēsies. Žurnālisti. Tiesai Gulami pieprasīja izdzīt pie vēlna mēdījus no zāles. Tomēr šis viņa lūgums apmierināts netika. Tiesa gan neatļāva filmēt sēdes gaitu, tāpēc de facto veica tās audio ierakstu, jo tiesneses Dmitrēnokas sievads ļāva prognozēt, ka virzība lietā todien nenotiks. Šīs dienas izskatāmais jautājums ir apsūdzētā viedokļa noskaidrošana, jo saskaņā ar krimināla procesa likuma 689. panta 1. daļu personu var saukt pie krimināla atbildības, tiesāt un izpildīt sodu tikai par to noziedzīgu nodarījumu, par kuru tā izdota. Tiesa šo pašu jautājumu Gulami bija uzdevusi jau aprīlī, un toreiz viņš tiesāšanai nepiekrita. Bez tādas apsūdzētā rakstveida piekrišanas krimināla procesa virzītājiem, šajā gadījumā tiesai, ir jāsaņem personu izdevušās valsts atļauja. Kāpēc tas nenotika šo 8 mēnešu laikā, tiesnese rakstiskajā atbildē de facto norāda uz ģenerāla prokuratūru. 12. septembrī ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības nodaļa informēja tiesu, ka Dānijas kompetentās iestādes vērtē У этого, скорее всего, жулика есть дом, большой богатый дом в Ассаре, рядом с магазином большим этим, на проспекте Ассару. И рядом еще участок забронирован. Огромный кусок земли, но пока ничего не построено, наверное, не может легализовать никак свои, наверное, украденные деньги и несколько вагонов там с чем-то, с хлопком, что ли. Izdot personu tiesāšanai krimināla procesā, tāpēc Dānija Gulami izdeva vienīgu sodu izpildēt citā krimināla procesā. Savukārt pašai personai nav pienākums piekrist tiesāšanai par citu. Arī noraidoši vērtē prokuratūras jau pērn septembrī tiesai pieteikto, bet vēl neizlemto lūgumu šajā krimināllietā oficiāli piemērot Gulami apcietinājumu, jo nepastāvot apstākļi, kas tam varētu būt par pamatu. Lietā kā cietušais figurē Uzbekistānas uzņēmējs Eljors Junusovs, kuru savukārt veidrismā un plašā sazvērestībā ar visdažādākajām Latvijas esošajām un bijušajām personām regulāri apvaino pats Gulami. Cietušā pārstāve tiesā atgādināja, ka kopš pagājušā septembra nav izlemts arī prokuroras lūgums atkal piemērot arestu nekustamajam īpašumam viesnīcai Kaļķu ielā. Tas tika atcelts pirms pusotra gada, un šobrīd ir bažas, ka īpašums varētu aizceļot tālāk. Atbilstoši prokuratūras celtajā apsūdzībai, Gulams ir ieguvis šo mantu noziedzīgā veidā, viltojot dokumentus krāpšanas rezultātā, un devis uzdevumu pārrakstīt šo nekustamo īpašumu bez atlīdzības ceļā, lai gan bija pirkuma līgumi organizēti, un reģistrēja uz Sijā Norde Finance Group, bet tas nebūtu nepadara šo viesnīcu par likumīga mantu. Viesnīca šobrīd tiek tirgota, tam ir speciāli izveidota mājaslapa Royal Square Sales,
ja es pareizi atceros no galvas, un viņa tiek tirgota par 3 miljoniem 900 tūkstošiem, bet man nav zināms, kādā stadijā, vai tur ir kāds pircējs un cik tālu. Sazinot, un laika zobs ir darījis savu, tomēr īpašums ir ļoti labā vietā. Что значит деньги? Кругом замешан, кругом подозревается, убегает и никак не могут доказать очевидное. Конечно, защитники хотят, чтобы его сейчас освободили на время расследования. Конечно, убежит, как убежал раньше вместе с женой. Но, правда, свою собственность Вассерь никуда не утащит, а может, он уже ее продал. Ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības nodaļā de facto informēja, ka prokuratūra nav saņēmusi ierosinājumus par Gulāmi izsludināšanu starptautiskajā meklēšanā un izdošanu citu Latvijā notiekošu kriminālu procesu ietvaros, ne pirms viņa nodošanas Latvijai, ne arī pēc tās. Kā jau tas tikko izskanēja, šādam lūgumam būtu jānāk no tiesneses Dmitrēnukas. Так что теснося Дмитрёнка, возможно, куплена, как многие, ну не многие, но часть судей, прокуроров из Юрмалы. Очень много там было таких вилкачей усплечос, то есть таких подкупаемых прокуроров и судей.